Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai nomainītu motoru Dyson SV14 putekļu sūcējā, ir nepieciešams ievērot noteiktus soļus, lai nodrošinātu pareizu un drošu remonta procesu. Šajā pamācībā mēs izskaidrosim katru soli, kā arī sniegsim padomus par bezmaksas diagnostiku un cita veida servisu. 1. Sagatavojiet darbarīkus un materiālus. Pirms uzsākt darbu, pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie rīki, tostarp skrūvgrieži, jauni motori un citi nepieciešamie piedarumi. 2. Izslēdziet ierīci. Pirms jebkuru darbību uzsākšanas pārliecinieties, ka putekļu sūcējs ir izslēgts un atvienots no elektrības avota. Tas ir ļoti svarīgi, lai novērstu negadījumus. 3. Atveriet putekļu sūcēju. Izmantojot skrūvgriezi, uzmanīgi noņemiet apakšējo vāku, lai piekļūtu motoram. Pārliecinieties, ka neizjaucat citas detaļas, kas varētu traucēt remonta darbu. 4. Izņemiet veco motoru, atrodiet motoru un uzmanīgi atvienojiet visus savienojumus. Tas ietver vadu savienojumus un, iespējams, citus elementus, kas var būt piestiprināti. Pārliecinieties, ka ievērojat secību, lai vēlāk varētu viegli pievienot jauno motoru. 5. Ievietojiet jauno motoru. Ņemiet jauno motoru un uzmanīgi to ievietojiet tajā pašā vietā, no kuras izņemat veco. Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir pareizi un stingri piestiprināti. 6. Salieciet putekļu sūcēju kopā. Kad motors ir uzstādīts, uzmanīgi salieciet putekļu sūcēju atpakaļ kopā, pievienojot apakšējo vāku un nostiprinot to ar skrūvēm. Pārliecinieties, ka visas detaļas ir pareizi nostiprinātas. 7. Veiciet pārbaudi. Pēc tam, kad viss ir salikts kopā, pieslēdziet putekļu sūcēju pie elektrības avota un veiciet testu. Pārliecinieties, ka motors darbojas pareizi un nav nevienas noplūdes. Ja jums ir šaubas par šiem soļiem vai ja neesat pārliecināts par savām prasmēm, iesakām izmantot bezmaksas diagnostiku, ko piedāvā daudzi servisi. Viņi var sniegt profesionālu palīdzību un pat piedāvāt saņemšanu pie durvīm, tādējādi ietaupot jūsu laiku un pūles. Pirms veikt remonta darbus, konsultējieties ar speciālistiem, lai saņemtu precīzu piedāvājumu par nepieciešamajiem darbiem un izmaksām. Tas palīdzēs jums pieņemt informētu lēmumu un nodrošinās, ka jūsu Dyson SV14 putekļu sūcējs atkal darbosies kā jauns. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.